Nedēļas nogalē skaļiem aplausiem skanot un laba vēlējumiem no malu malām ieradās apgāde Jumava, draugi un sadarbības partneri. Lielajā dienā savā 20 gadu jubilejā svētkus svinēja arī Grand Prix spēles balvu ieguvēji. Grāmatu lasītāja balvā ieguva gan 250 latu, gan 500, taču visvairāk ovāciju izpelnījās lielā laimasta ieguvējas. Lielo balvu 20 000 latu apjomā ir laimējusi Jadviga Kovaļevska no Balvu rajona. Tā kā cienījamā laimētāja ir ļoti solīdos gados, pēc balvas ir ieradusies viņas mazmeita Sandra Kovaļevska. Jadviga Kovaļevska saņem vēl arī lojalitātes balvu 4000 latu apjomā. Mazmeita Sandra stāsta, ka pirmajā mirklī, kad paziņoti spēles uzvarētāji, ģimenes locekļi neesot ticējuši, ka vecmāmiņa tikusi pie tik liela laimesta. Likās, vecmāmiņa kaut ko jau sasapņojusies, un tā īsti nav tā patiesība, jo pārsvarā, protams, mēs visi domājam, ka tā ir krāpniecība, bet kad Dalmīta piezvanīja un teica, ka viņa ir vinējusi šo te balvu, mēs tāpat tā ticība nebija pilnībā, kamēr nenoskatījāmies tautas balsi. Un tad, protams, mēs sapratām. Jadvigas kundze dzīvo Balvu pusē, Šķilbēnu pagastā. Vecmāmuļu mazmeitai zinājusi stāstīt, ka plāns, kā iztērēt laimēto naudu, esot jau gatavs. Sirmgalvei prātā nesot ne greznu mantu, ne ceļojumu. Viņa par laimēto naudu uztaisīšot kārtīgu balli, ka vietējiem būšot ilgi vēl ko runāt. Viņa visu laiku, jau pēdējos 2 gadus runāja par tiem saviem 80 gadiem, kad viņai bija tā karstākā vēlme sasaukt visus savus radiniekus, draugus tādā bariņā un nosvinēt tā uz pilnu klapu to savu dzimšanas dienu. Savukārt speciālu balvu automašīnu Škoda Jet laimēja Tīna Spilve no Gulbenes novada. Automašīnu Škoda Jetī ir laimējusi Tīna Spilva no Gulbenes rajona. Pie tiem baloniem ir automašīnas atslēgas. Tīnai uz doto brīdi nav autovadītāja apliecība, taču šoferis viņai jau ir. Apskatot tumši zilo glauno auto, sievieti notrauš pa aizkustinājumu asarai. Pat nav vārdu, pat neprotu neko pateikt. Uz satraukums liels. Nekad mūžam neesmu neko vinnējusi pirmo reizi. Par cilvēkiem dāvāto prieku un veiksmīgi aizvadītajiem 20 darba gadiem ir gandarīts arī apgāde Jumava vadītājs Juris Visockis. Nevelti gadi pavadīti Jumavas eņģeļa paspārnē. Ļoti priecīgi, ka tieši 20 gadus ieskaņā mēs esam sadarbību sākuši ar Reader Digest ar šo spēli Grand Prix, kur vienā ziņā ir ļoti labi, ka šeit mēs redzam priecīgus cilvēkus un cilvēki, kas vinnē naudas balvas un mašīnas. Bet zem visa tā ir precīzs un mehānisms, kā cilvēki var iegādāties ļoti labas grāmatas. Grāmatas, kurās investēt liela nauda, un tās ir pieejamas latviešu lasītājiem. Pēc mirkļa jau izslēdzot kameras sākas neoficiālā daļa ar Argentīnas tango līdz rīta gaismai. Saiva Luste, Edgars Jākapsons, Tautas balss.